Informācijas tehnoloģijas cik mirkli kļūst ar vien sarežģītākas, tādēļ profesionāli IT speciālisti joprojām ir ļoti pieprasīti darba tirgū. Rīgas Tehniskās Universitātes datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes, sekojot līdzi nozares pieprasījumam un aktualitātēm, jau 50 gadus sagatavo profesionālus IT speciālistus. Mēs esam tagad dubultojuši faktiski savu studiju programmu skaitu. Un tad pāris gadus jau mums ir šī finanšu inženierijas studiju programma, ārkārtīgi populāra, jo viņi gatavo speciālistus faktiski banku sektorām. Pašlaik pirmo gadu beigs tie studenti, kuri tika uzņemti arī absolūti jaunā studiju programmā. Tas ir šīs intelektuālās robotizētās sistēmas, kur mēs pagājušajā gadu uzņēmām gan bakalaurus, gan maģistrus. Un pirmo gadu šogad beigs arī vēl 6. programma, tas ir biznesa informātika, kura mums ir tikai maģistratūras studijas un tikai par maksu. Rīgas Tehniskās Universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte sagatavo augstas kvalifikācijas speciālistus visās datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas apakšnozarēs, un tās absolventiem paver iespēju strādāt interesantās, prestižās un labi atalgotās profesijās. Vai informācijas tehnoloģijas nozares speciālisti joprojām ir un būs pieprasīti darba tirgū? Tie jaunie cilvēki, kas izvēlās šo virzienu, būtībā var būt diezgan mierīgi par savu nākotni. Informācija tehnoloģijas pieder pie tā saucamām horizontālajām nozarēm, kas ir vajadzīgas būtībā visiem. Jautāsim studentiem, kā viņi sevi atrada aicinājumu un vēlmi studēt Rīgas Tehniskās Universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē. Es laikam biju saslims ar tiem datoriem, kad sākās viss, tad gribējās, protams, studēt kaut ko par IT un informācijas tehnoloģijām tajā sfērā. Un izvēle krita gan izvēle nejauši uz RTU, bet tas noteicošais faktors tomēr bija zinātniskā darbība. RTU tā viņa ļoti izteikta, ļoti virzītas pētniecība, visu universitāti, un tāpēc es nolēmu, ka kaut kā jau tajā laikā bija domas turpināt arī pētniecību varbūt. Latvijai vajadzīgi tehniski prāti arī kā mūsu RTU, jauks augsts, un jau vidusskolā es principā sapratu, ka ir jāmācās tehniskās zinātnes. Un man likās, ka varbūt es neesmu tik tehnisks, bet tomēr daudzpusīgs cilvēks. Un tad informācijas tehnoloģijas bija tieši tā joma, kur var izpausties gan ar tehnoloģiem, gan ar cilvēkiem, gan ar uzņēmēju darbību un tam līdzīgām lietām. Man ļoti patīk tas nosaukums datorvadības, datortehnikas un automātikas institūts. Es atnācu šejienu, sāku arī studēt. Kā lai pasaka, īstenībā, tas nav gluži tās zināšanas, kuras varbūt tās grib iemācīt, matemātika, fizika vai kas, bet gan domāšanas veids, ka var risināt jebkuru problēmu būtībā, kas ir arī tās augstākās izglītības tā pamatdoma, nevis iemācīt risināt vienu konkrētu problēmu, bet gan jebkuru problēmu var atrisināt. Man pirmkārt ļoti patīk tehniskās zinātnes, sākot ar fizikām, matemātikām un tādā garā, kā arī datori man nav sveši. Un vēl man ļoti patīk taisīt tādas lietas kā robots, un tad es izvēlējos studēt tieši IT fakultātē programmu, ko sauc par intelektuālajām robotizētajām sistēmām. Informācijas tehnoloģijas prakse bieži apsteidz teoriju, tāpēc studiju procesā ir ļoti svarīgi izmantot jaunākās tehnoloģijas, ko sniedz arī datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Ir apliecinājums, ka mēs esam vienīgā faktiski fakultāte, tur gan rakstīts Universitāte Baltijā, kura ir tātad šitā SAP universitāšu alianses biedrs, pretīm mēs iegūstam tiesības lietot visas šīs SAP jaunākās programmatūras un sistēmas. Līdzīga sadarbība ir ar Oracle un ar Microsoftu varētu minēt vēl un vēl, tā kā praktiski mēs esam lietas kursā par visām lietām, un kas man īpaši iepriecina, kad katru gadu, kad šeit faktiski tas gan ir lielāko daļu studentu parlamenta iniciatīva, organizējot šīs saucamās karjeras dienas, tiešām atsaucība no IT firmu puses ir ļoti liela.